Čau! Mani sauc Edvards Pauls, un šis ir raidījums Klase – vieta, kur mēs mēģinām ne tikai saprast visu par skolu, bet arī paši par sevi. Šodien paskatīsimies uz dejošanu, horeogrāfiju un līderību. Jā, tāda arī ir satiekama deju zālē. Nu ko, ejam, skatāmies! Katrā klasē ir vismaz viens līderis, un pārējie klases biedri gan ar viņu draudzējas, gan viņu apskauž un arī aprunā. Šodien iepazīsimies ar Kristapu, super čali, kurš ir klases līderis. Ar viņa pozitīvo enerģiju var uzlādēt visus klases telefonus. Es Jugolā mācos jau kurš pirmās klases, visu mūžu esmu nomācījies, tagad ir 9. Mēs ar mammu dzīvojam, tētis atsevišķi. Mamma un tētis ir abi divi pavāri, tāpēc esmu diezgan izlutināts ēdienziņā tieši. Ļoti patīk ēst. Es esmu visgarākais nu jau savā ģimenē, bet visi joprojām man sauc par sīko. Bet tas ir tikai tāpēc, ka es esmu jaunākais. Ir arī tā, ka es pa daudz runāju. Un tā ir arī tā lieta, ko man dažreiz draugi saka, es esmu pārāk skaļš, man ir arī dažreiz pārāk skaļa balss, es pa daudz runāju, es saku kaut kādus komentārus nevietā. Nu tā arī ir. Ja man to pasaka, tad es tā sāku padomāt, nu jā, varbūt tā arī bija, varbūt tie bija lieki vārdi, ko es tur pasaku. Vai arī cik tā kā sociāls un cik runātīgs es būtu, dažreiz man arī šķiet to, ka maniem draugiem tas ir pašiem pa daudz. Par klases līderi es nu jau varu pateikt tā, ka es tāds esmu. Neviens man to nav vārdā pateicis nekad, bet tā kā es esmu parasti. Visvairāk arī klasēs iesaistos, vai visvairāk arī kaut kādos tur visādos uzdevumos, visādos grupu darbos, visādos pasākumos. Visvairāk es iesaistos un vienmēr, kad uzdod kādu jautājumu skolotāju, piemēram, klasē, nu nezinu, kāda ir atbilde uz šo, tad vienmēr, protams, man ir jāatbild. Vai arī vienmēr, kad jautā, kā jums šķiet, vienmēr arī es atbildu, jo ja es neatbildu, tad visi klase sēž kapklusumā. Tāpēc vienmēr, es esmu arī vissociālākais, es nezinu, kas viņiem ir iekod ar visiem, bet jā, es tiešām varētu sev tā kā nosaukt pats sev daļai par klases līderi, bet es domāju, viņi to visu, man klase arī to var tā kā pateikt, tāpēc, ka, pēc tā, cik ļoti es tiešām iesaistos, jā. Un vai tas ir viegli? Tas īstenībā nav nemaz tik viegli, tāpēc, ka man vajag, tā kā man tos klases biedrus vajag visus tā paņemt. Tā kā sažviegt bišķiņ tā, lai viņi arī pamostās, tā kā arī bišķiņ, tā kā pašam arī disciplinēt. Vai jūs dzirdējāt? Nē. Man patīk atpakaļ? Jā. Labi. Bišķiņ stulbi teikt, bet lai viņi arī bišķiņ pielīdzinās arī man, jo es esmu šo 9 gadu laikā ļoti daudz arī nācis viņiem pretī. Bet tas tiešām nav viegls uzdevums, nē. Visgrūtākais ir tas, kad vai arī cik daudz reizes viņiem esmu teicis, lai viņi arī atbild. Viņi to tāpat nedara. Viņi nav vēl to sapratuši. Es tiešām nezinu, kāpēc viņi negrib iesaistīties. Varbūt tāpēc, ka kādi cilvēki domās to, ka viņi izstīsies atstumti, vai viņi vienkārši izstās jocīgi. Bet tā nav, jo mēs katrs esam paši par sevi. Jaunieši grib īstus sev draugus, nopietni īstus draugus. Nevis tādi, kurus tu, piemēram, satiec skolā katru dienu un tu ar viņiem pēc skolas nerunā vēlāk, bet tādus, ar kuriem tu vari, piemēram, rakstīt nemitīgi, kuram tu vari reāli uzticēties, ar kuru tu vari iziet ārā parunāt. Tāds, kurš tev tiešām ļoti tuvs sirdī, īstu labu draugu. Ja es redzu to, ka ja kādam citam dara pāri, tad es pieeju klāt. Ja viņi sāk kauties, es viņus izšķiru, protams. Tad vēlāk es viņiem sāku jautāt, kāpēc jūs to darat, kāds ir tas iemesls. Jūs nemēģinājāt izrunāties varbūt tās? Man pašam ir bijis pieredze. Pagājuši gadu bija man nomira vecmāte. Un man bija ļoti slikta diena īstenībā. Es biju tik bēdīgs, ka es negribēju uz skolu nākt, bet es spiedu sev, man bija jānāk, man bija jāmācās. Es atnāku uz skolu un bija viens čalis no paralēla klases. Es stāvēju gaiteņu galā. Gaidīju matemātikas stundu. Es skatījos telefonā, es pilnīgi ar vienu nerunāju, pilnīgi normāli skatījos telefonā, neviens man neko nejautāja, viss bija kārtībā. Viņš man pienāk klāt, viņš man sasveicinās, kaut ko smējās, es tāds, labi, es viņu arī sasveicinos. Viņš man atnāk, es stāvu, viņš man vienkārši uzsit padeni, vienkārši par neko. Es vienkārši stāvēju, skatījos telefonā un es biju atsūtējies pret palodzi, viņš man uzsit pa kājām un es nokrīt nost. Un tas bija tā bija man pēdējā lasīta, tāpēc es tur viss sarkans, es ieeju kabinetā, es nemācos, es pilnīgi neko nedaru. Un es apraudājos, skolotāji arī jautā, kas notiek, un tad, kad parasti es esmu dusmīgs vai kaut kas ir noticis, es parasti ar nevienu negribu īsti runāt. Tas ir tad, ja man parasti viss ir slikti, es esmu diezgan noslēgts. Bet es parasti
es cenšos nonākt līdz tai saknei, kāpēc viņš to mēģina, kāpēc viņš to dara. Nu, piemēram, es tā arī īsti līdz beigām nesapratu, kāpēc viņš man to padeni ir uzsit. Es ar viņu izrunājāmies. Mēs aizgājām līdz klases audzinātājam. Viņš mums abas divas pasauca un mēs noskaidrojām. Viņš tā arī nepateica īsti to cēloni. Viņš vienkārši atvainojās, mēs paspiedām rokas un mēs aizgājām katrs savu ceļu. Bet, jā, es uzskatu to, ka vienkārši ar vārdiem ir labāk izrunāt. Es nesitu. Tieši es nekad nesitu. Runāsim par savstarpējām attiecībām, kādi mēs esam. Kristaps un pārējie jaunieši tad ir gatavi prezentēt jau. Mums ļoti patīk visiem brīvstundas, tāpēc, ka mums brīvstunda ir vesela stunda, 60 minūtes. Mums ļoti patīk satikties ar draugiem un socializēties visiem savā starpā. Kā arī mums visiem patīk izprast viens otru. Sarunāties, jā, izpalīdzēt, pilnīgi visu. Mēs gribam, lai pieaugušie vairāk ir tieši mūsdienīgāk, tieši pielāgojas jauniešu prātam. Mēs sēžam tajos pašos TikTokos, Snapchatos, tur visi šie trendi iet. Arī tieši tagad ir. Mēs gribam, lai tieši vecāki un pieaugušie pielāgojas tam, tā lai viņi, mēs runājam vienā valodā, viņi saprot, pa ko mēs arī runājam. Tā, lai viņi pielāgojas mums, un tad viņi to var arī iesaistīt, piemēram, arī mācību vielā. Tā kā dabūt to pašu domāšanu, kas jauniešiem. Klases līderis. Es esmu pamanījis to, ka klases līderi pamana uzreiz. Bet ko tas vispār nozīmē būt klases līderim? Kā vispār atrast sevī to līderi? Par to mēs šodien parunāsim ar psiholoģi Ainu Poišu. Sveika, Aina. Nu, sveiks, Edvard. Parunāsim varbūt par skolu un tādiem, kā teikt, klases līderiem. Pirmais vispār jautājums ir, kā tas ir būt līderim klases? Nu, līderis saistās ar tādu pārliecību, vai ne? Tā cilvēks, kas liekas, viņš ir stiprs, viņš zina, ko viņš grib, un viņam ir kaut kāda harizma, tā kā mazliet arī pakļaut, jeb ietekmēt cilvēkus. Ietekmēt, tas būtu tā kā labāk, bet reizēm šie līderi arī pakļauj savai vērtību sistēmai, saviem uzskatiem, savai uzvedībai. Tā kā līderis var būt ar pluszīm, bet arī ar mīnuszīm. Tas, ko mēs saucam, ir pozitīvie līderi, kas tā kā iedod garu tajā kolektīvā, vai ne? Ka viņš tā kā ved, un cilvēki, kas nav droši, viņiem ir vieglāk, kad viņi kaut kam var sekot. Bet ja tam līderim ir tāda drusku destruktīvas tendences, ka viņš tā kā izaicina ar savu kaut kādu agresivitāti vai tādu bezkaunību vai tādām milzīgām ambīcijām, ka viņš ir šausmīgi varens, viņš ir pats labākais, pats gudrākais, un ka viņam ir svarīga tā vara, ko viņš izjūt caur līderu lomu. Es mēģinu apskatīt no abām pusēm tos līderus. Pieredze kā tāda pozitīvam līderim, man liekas, ir ļoti laba, jo mums dzīvē ir jāiemācās arī uzņemties iniciatīvu, neatkarīgi no tā, ko citi par to domā. Tā kā just savas vajadzības un viņas aizstāvēt, vai ne? Pieteikt sevi. Un līdz ar to tas treniņš skolā, ka tu esi sajūts, ka tu kā līderis iemācies organizēt, tu iemācies tā kā izteikties, argumentēt, un tev ir kaut kā tāda pārliecība, tāds magnētisms savā veidā. Tas viss var noderēt. Bet, ja tu tikai caur varu to ej, tad man ir diezgan liela bažas, ka šie cilvēki nenokārto eksāmenu ar varu, un viņi arī dzīvē iet ar elkoņiem pa priekšu, un visu laiku grib, lai kāds viņiem pakļaujās. Un tā jau ir tāda lieta, kas robežojas ar emocionālo vardarbību. Tu vari iedomāties tādas situācijas, ka kādreiz tu esi tik ļoti ieinteresēts tajā piederībā, lai tev pieņem, tajā bariņā, vai ne? Un līderis diktē noteikumus. Un tu esi nekritisks, un tu pat nesaproti, ka viņš reizēm diktē tos noteikumus tāds, kas neatbilst tavām interesēm. Bet piederības vārdā, mēs paskatāmies caur pirkstiem uz to un sekojam viņiem, līdz mēs nonākam tādās situācijās, kur jāuzdod jautājums, kāpēc es te esmu, kāpēc es daru to, ko es daru? Jo man iekšējā balss saka, kaut kas nav labi. Man nevajadzētu sekot. Es labāk riskēju tagad palikt es pats vai es pati pareizi. Un varbūt tas ir vientulīgi reizēm. Ja? Bet tu vismaz nenodod sevi tā vārdā, kas ir piederība, kas ir ļoti aicinoši. Un līderiem kādreiz arī zini, kāda grūtība ir, kad no viņiem gaida, lai viņi nekad nenokrīt no tā piedestāla. Kad tur veidojas zināma atkarība.
Un tad, kad tas līderis nogurst, varbūt arī no tās vadīšanas, kas arī ir iespējams, vai ne? Viņam liekas, vai es vispār varu atļauties būt netik stiprs, netik pārliecināts, vai es varu atļauties šaubīties, vai es varu atļauties sev noņemt no piedestāla un deleģēt kādam citam, iemēģināt šo te vadības funkciju tajā kolektīvā. Vai tas, kad visi no tevis kaut ko gaida, vai tas arī var noslogot sliktā veidā cilvēku? Jā, tā ir tā mentālā veselība. Ja tev ir kaut kāda pārslodze, ka tev visu laiku ir jābūt tā kā gatavam tādā tonusā, visām gaidām teikt jā. Un neatļauties, tad, kad tev, piemēram, kaut kādas bēdas vai kaut kāds pārdzīvojums, atļauties būt cilvēcīgs un teikt, nē, šobrīd es to nevaru. Tā kā sadalīt savus spēkus, pieņemt, ka mēs nevaram būt tikai stipri, dzīve mūs buktē, un mēs uz tām buktēm atreaģējam ļoti cilvēciski. Un tas, man liekas, ir tas svarīgākais, ko es arī gribētu, lai ejot uz skolu, tu vari būt arī cilvēks, nevis tikai skolnieks, kuram ir viennozīmīgi skaidri noteikumi, izpildi skolas prasības. Varbūt, ja nav ne tie draugi, nav arī nekādi skolā, tai pašā skolā pedagogi, ar kuriem parunāties, kā atrast tomēr to kopīgo valodu varbūt ar vecākiem. Man liekas, ir numur 1 jāuzraksta ielūgums, vai rakstiski vai mutiski, jādara zināms, jāuzaicina vecāku uz randiņu, mājas apstākļos. Pateikt, man ir svarīgi, ka jūs man varētu veltīt laiku. Kad jūs varētu? Lai viņi pieņem lēmumu, bet iedot to nozīmību, ka pateikt, man tas būtu ļoti svarīgi, man tas ir nepieciešams. Kā tev tas izklausās? Tas izklausās ļoti labi. Ja? Jā, tā. Pārvarēt sevī to nedrošību ar pirmo soli, darīt zināmu, kas tev ir vajadzīgs. Tad tu iestājies par savām vajadzībām un spēr pirmo soli. Man ir pašam tāds teiciens, komunikācija ir atslēga principā uz visu. Jā, tad, un uzņemties to mazā līdera lomu, kas saucās uzņemies iniciatīvu savā dzīvē, ja tas ir nepieciešams. Un iniciatīva ir spērt pirmo soli. Un tagad jautājums, kāda jūs bijāt skolā? Es biju līderis. Ja? Jā, es to atzīstu. Es nezinu, kāpēc, bet vai tas ir kaut kāds mans temperaments, vai arī man likās, ka svarīgi ir tā kā aktīvi dzīvot. Skola man nebija pirmajā vietā, bet es kaut kā mācēju tikt galā ar visu to, jo man interesantāk likās ārpus skolas nodarbības. Es dejoju, dziedāju, piedalījos dramatiskā pulciņā, vienmēr sakot, cik vien varēja aktivitātes, un tik man bija. Paldies, ka man bija tādas spējas nebūt par teicamnieci, bet kā vienmēr visi man uzskatīja par ļoti labu skolnieci. Un tad es domāju, man reizēm bija tā kā kauns, kad es atnāku mājās, es tikai pārkrāmēju grāmatas, ja bija kaut kāda nepieciešamība, kaut kādas kontrolā bišķiņi sagatavoties, bet principā es starpbrīžos ļoti ātri sagatavojos. Šito nemaz nedrīkst stāstīt. Tas izklausās ļoti bezatbildīgi, vai ne? Bet tas šobrīd arī notiek skolās. Nopietni! Nopietni. Aleluja! Tad es nemaz neesmu tāda fosīlija. Bet man bija kaut kā tā enerģija, un man to prieku radīja, to motivāciju iet uz skolu, man radīja tas, ka es viņu dabūju ārpusē to prieku. Ar tām nodarbēm, kas man tiešām tā kā sildīja, kur es varēju tā kā izpausties, tādā radošā ziņā. Līdz ar to tā skola bija sekundārs, un tas ir pienākums. Tāpat tad mums nācās nobastot, un mums bija visādas trakas idejas, un kādreiz es kā līderis arī nedarīju vienmēr tās labākās lietas. Es, piemēram, iedibināju klasē puišu un meiteņu bandu, iedomājies, un tad mums bija visādi tur nedarbi bērndārzi pagalmos, mēs satikāmies, un tur mums bija kaut kāds idejas, kaut ko mēs tur gājām, kaut ko darījām, bet tas bija interesantāk. Un ja tev ienāk iekšā kaut kāda interesanta dzīve, tad tās garlaicīgās lietas ir kaut kā vieglāk, stumt uz priekšu. Tad jūs sakat to, ka tās aktivitātes ārpus skolas, sports, būtu ļoti palīdz. Jā, nelikt to akcentu, jo, protams, ka visi pieaugušie runā par izglītības nepieciešamību. Tās runas ir tādas, ka viņas reizēm šitai jau sēž, vai ne? Par ko tu gribi kļūt un kādi tev ir mērķi? Tādas gudrās runas ar tādu spiedienu sajūtu. Bet jaunība ir jaunība, vai ne?
Jaunībā ir kaut kāda vajadzība būt attiecībās, būt kaut kādu pieredzi, būt izmēģināt tās savas dažādās lomas, vai tu esi līderis, vai tu esi tikai līdzskrējējs. Un tā kā saprast, kas no tevis nāk, kā tu kā personība veidojies, vai ne? Kad man jautā par nākotnes profesiju, man tas šķiet tik sarežģīti, bet ne Kristapam. Kristaps jau sen zina to, ka viņš nākotnē grib būt horeogrāfs. Bet ko tad tas horeogrāfs īsti dara? Skaita līdz 8, liek citiem kustēties, vai tomēr dejo labāk par visiem citiem? Es tiecos uz horeogrāfiju pēc 9. klases. Man ļoti patīk jādejot, tāpēc arī tiecos par šo profesiju. Es esmu dabūjis jau dejošanā tur ar gadiem vairākus solo, piedalījos vairākos koncertos, bijis vairākos braucienos uz Indiju, uz Lietuvu. Tie man tā kā visnozīmīgākie notikumi arī. Sveiks. Sveiki. Agris. Dejas skolotājs Agris. Kristaps dejotājs. Tā. Šitā te tas tagad būs. Es klasika kādreiz teicu. Tik cik mēģinājumos vienīgais pēc skolotājiem. Tas ir baigi forši. Jā. Liekat viņu pa vidu, lai viņš starp jums ir. Ko, lai viņamikoši pašpikot, jā, viņam. Jā. Bet tad viss mēģina, jā? Ok, es spēju. Vai labs dejotājs arī labs horeogrāfs un tas pats arī otrādāk tāpat? Pasties uz mani. Es neesmu vairs labs dejotājs. Bet man liekas, es esmu labs horeogrāfs. Man liekas, ka es esmu horeogrāfs, jā. Bet vairs dejotājs gan es neesmu. Tās varbūt tās ir saistītas, bet arī netik saistītas lietas. Bet horeogrāfs laikam nevar būt cilvēks, kurš nekad nav dejojis. Kāds tu pats biji skolā mācoties? Mums bija 5 baļu sistēma, es biju reāli pa vidu. Man bija 5 fizkultūrā, tas ir tā kā sportā, 5 dziedāšanā, 5 zīmēšanā. Tā man bija laba atzīme arī rasēšanā. Tas bija rasēšana. Ģeometrijā man tīri normāli vēl gāja, algebrā vienreiz bija pat nesekmīgs. Tā daudz maz gāja arī ģeogrāfijā. Bet latviešu valodu un krievu valodu un angļu valodu tur man gāja pilnīgi nekā. Angļu valodā es vispār nevarēju saprast, kā lai no tiem burtiem saliek to, kas tur, jo tas, kas to, ko redz, galīgi negāja kopā ar to, kas skan tā kā, latviešu valodā tie A ir A, izrādās, ka A ir kaut kā savādāk. Labi, tas tā, bet ar to angļu valodu es kaut kādā jēgā esmu ticis, vismaz rakstīt es baigi nerakstu, bet runāt es kaut ko varu pateikt angļu valodā, tik traki nav kaut kādām dziesmām tekstus saprotu. Kristap, es tev stāstu, ko mēs tad darām, mēs bišķitīm paimprovizēsim, pēc tam mēs bišķitīm arī padejosim, jo mēs gatavojamies šī mūsu dzirnātāja 40. sezona. Mēs iesākām svinēt ar Indulu un Āriju, un pēc tam mums vēl būs tāda labāko deju izlase, varētu tā teikt. Ja? Tu redzēsi, ko viņi dara, mēģina uzķert. Tev būs drusciņi kultūra šoks. Jā, un tad tu atkal sāc kustēties, aiziet. Kā var tik lielas idejas izdomāt un realizēt vispār kaut ko tādu? Nezinu. Man ir bijis tādas situācijas, kad es pēc kaut kāda laika paskatos uz Nozobenu vai kaut kādiem, teiksim, nezinu, mums te pie Queen mūzikas mums ir tāda programma Karalis, un es tā domāju, kā tas viss tapā, kur tas tā atlidoja, kā tas viss bija. Man pat reizēm pārņem tāda sajūta, ka es tur neesmu piedalījies, ka tas ir kaut kur pats kaut kā. Bet tiešām tu nonāc kaut kādā tādā domas vai, teiksim, vienlaicīgi emocionālā, vienlaicīgi arī tādā idejas kaut kādā stāvoklī, ka tu saproti to, ka tu nevari to nedarīt. Ok, nākaču uztaisam visi grupā kopā atvilkšanos, atspiešanos, uztaisam kaut kādu kompanīti visi kopā, ja?
tad atvēlkās, atspiežās, jūs visu laiku, tu esi atkarīgs tu esi atkarīgs no tā visa, ja? Ok, ir tātad kompozīcija šitāda te, ja? Ok, tad jūs ejat 8 sitienus, jūs izturat šī pozīcijā, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, un 8 sitienu laikā jūs ejat uz nākamo, un Labs horeogrāfs ir arī līderis. kaut kādā mirklī viņam jābūt līderim. Tai līderībai ir jābūt tādā foršā balansā ar ieklausīšanos un uztveršanu. Tā nav diktatūra, bet tā ir līderība, jā. Bet viņi ir diezgan demokrātiskai. Tad viņi, man liekas, veido arī horeogrāfijā, viņi veido savu krāsu, jo tad tu ieklausies savos dejotājos. Principā tu atstāji aktīvu visu to radīšanas procesu, atstāji viņu tādu šūmējošu, tādu kas vārās, kas pats par sevi jau rada kaut kādu tādu atmosfēru, kurā ir viegli sacerēt, kurā ir viegli domāt, kurā tur gan tu kā līderis, gan arī, teiksim, dejotāji, kā tavi kolēģi tev palīdz un beigās, tad tas rodās, man liekas, daudz foršāk un interesantāk tie rezultāti sanāk. Bet jā, galvārdam jābūt tev. Man liekas, tā horeogrāfa profesija baigi foršā. Tu dari, ko tu gribi, kā tev liekas un viss. Uz kādiem mācību priekšmetiem vairāk skolā vajadzētu pieķerties, lai apgūtu kaut ko kā horeogrāfiju? Tāda jau nemaz nav skolā. Kas attiecās uz horeogrāfiju, ko labi, tev sportā kaut kāda ritmika mācīs. Ne, jebkurā gadījumā tev fiziski jābūt stipram, viennozīmīgi. Tur tas ir bez variantiem. Protams, mūzika jāmācās. Protams, jāmācās arī tēlotāja māksla. Tas viss viens otru papildina. Ja ir iespējams iet uz kaut kādu, teātra pulciņu, tad var iet arī teātra vai aktieru meistarību mācīties. Bet pirmkārtām jāvēlās. Pirmkārtām jāvēlās un jārēģinās ar baigo darbu. Jo dejot ir grūti, labi dejot ir vēl grūtāk. Un, ja grib ļoti labi dejot, tad tas ir nenormāli grūti. Kamēr mēs sēžam skolā, mācāmies priekš centralizētajiem eksāmeniem, tikmēr vecāki galīgi neliekas mierā. Šodien skolas un vecāki ir ieradušies konferencē Pamats. Pastīsimies, par ko viņi runā un vai viņi arī ir pieminējuši mūsu jauniešus. Ejam! Interesanti ir arī tas, ko vispār pieaugušie domā par skolu. Kopīgais mērķis ir skaidrs, tas ir bērns un viņa labklājība, nevis sistēma, nevis struktūra. Bet bērns, kurš jūtas drošs, sadzirdēts, atbalstīts, kurš spēj mācīties, attīstīties un veidot savu nākotni. Man pat būs iespēja parunāt ar izglītības un zinātnes ministri. Es ļoti labi atceros, ko nozīmē pusaudzim, un man ir arī meita pusaudzis, kas man atgādina diezgan regulāri, kā tad bija būt pusaudzim, ko nozīmē būt pusaudzim. Un tur ir savi plusi un savi mīnusi, bet manuprāt, tas ir tāds ļoti, ļoti skaists dzīves posms. Varbūt, ka mēs reizēm aizmirstam, ka pusauģiem ir visas emocijas ļoti sakāpinātas un ka viņu nervu gali ir tādi īpaši jūtīgi šajā vecumā. Tas mums ir jāpatur prātā, kad ir ļoti maksimalistiska attieksme pret dzīvoli, ļoti daudz tādi ideāli par to, kā ir pareizi, kā ir nepareizi. Un man šķiet, ka pati galvenā lieta, ko mums nevajag šajā posmā izdarīt, ir nolaust spārnus, tā kā pārāk ātri to realitāti ienesot un parādot. Un nevienmēr bērni un jaunieši, tīpaši jaunieši, ir kā atvērts grāmatas, kur mēs varam uz viņiem paskatīties un uzreiz redzēt, skaidrs, tev ir tādas grūtības, tev ir tādas. Ļoti bieži ko mēs redzam? Mēs redzam to virspusējo uzvedību, kas bieži vien ir pieaugušo prāt nevēlama, un mēs redzam tās sekas. Bet ir ārkārtīgi svarīgi, un tāpēc es arī vairāk kārtīgi uzsveru šo katru pieaugušo, kurš ir blakus un spēj pamanīt un spēj atpazīt, ka aiz tā opozicionārā pusauģa, aiz tās nepieklājīgās arī uzvedības, ka tur kaut kas slēpjas. Konference jau ir iespaidīga, un tur ir tik daudz pieaugušie, bet vai viņi vispār kaut ko saprot par mums jauniešiem?
Man liekas, tas baigi sarežģīts jautājums viena iemesla dēļ. Tad, kad mums sākas tās sarunas, kur mēs nodarbojamies ar audzināšanu, īpaši pusaudžu vecumā, mēs esam gatavi pusaudzi uzvarēt ar savu pieredzi katru reizi. Un paradoxālā kārtā, gandrīz vienmēr, mēs pat tad, kad gribam ienest savu kaut kādu pieredzi, paglābt no kaut kā vai tam līdzīgi jauniešus, mēs viņus beigās netīšām uzvaram, tāpēc, ka mēs par daudz neprasīti ienesam savu pieredzi. Kad es augu, tad bija tā, kad es gribu tevi paglābt no kaut kā. Un rezultātā jaunietis paliek tāds, ok, bet varbūt es gribēju vienkārši, lai tu uzklausi. Vecāku un skolu konference Pamats ir noslēgusies. Visi klausījās, runāja, pierakstīja. Cerams, ka arī kaut ko atcerēsies. Bet tas viss saliekas kaut kā tā, ka izrādās, ka pieaugušajiem tomēr nav viena alga par mums. Beigās izrādās to, ka līderis nav tas, kurš zina atbildes uz visiem jautājumiem, bet gan tas, kurš nebaidās kļūdīties un turpināt. Tāpat kā dzīvē, tā arī dejā ir vienkārši jākustas uz priekšu. Nu ko, tiekamies klasē jau pēc nedēļas. Atā!